Informācija – tā ir bagātība, priekšrocības un iespējas. Jautājums tikai, cik daudz jums tās ir un cik ātri jūs to iegūstat. Ja jūsu sadarbības partneris ikdienā ir Lursoft, tad 21. gadsimta straujais dzīves temps jums nebūs bīstams. Plašs informācijas klāsts vienmēr būs atrodams portālā www.news.lv. Portāls News.lv ir lietas, vietas, viņi un viņas. Lietas, kas mūs interesē, vietas, kur mēs vēlamies nokļūt, viņas cilvēki, kas mūs iedvesmo. Šis ir portāls, kur ir Latvijas laikrakstu arhīvs, kur ikdienu tiek papildināts ar vairāk kā 1000 publikācijām ziņām jau 17 gadu garumā. News.lv ir atrodami Latvijas centrālie laikraksti, kā Diena, Latvijas avīze, kā arī reģionāli izdevumi, Druva, Zemgales ziņas, Madonas ziņas. Kā arī tuvākā laikā ir plāns ieviest jaunumu arī biržas ziņas. Esam mainījuši News.lv dizainu, padarījuši to draudzīgāku portāla apmeklētājiem, lai vieglāk un ātrāk varētu atrast jaunākās, aktuālākās ziņas par pilsētām, novadiem, nozarēm. Runājot par mājaslapas funkcionalitāti, jāakcentē sekojošas iespējas. Laikrakstu aģents. Tā ir unikāli veidota funkcija, kas nodrošina iespēju atlasīt informāciju par sevi interesējošām tēmām un saņemt ziņas savā e-pastā. Rodas ievērojama laika ekonomija, un News.lv izmantotājiem nekas nepaliks nepamanīts. News.lv veido arī publicitātes indeksu, kas parāda, cik bieži personas tiek minētas Latvijas laikrakstos. Par pamatu tiek ņemtas News.lv laikrakstu bibliotēkā iekļautās publikācijas. Tas tiek gatavots gan par fiziskām personām, gan uzņēmumiem, gan arī valsts iestādēm. Tuvākā nākotnē gaidāmi arī papildus uzlabojumi, kā piemēram salīdzināt personu uzņēmumu publicitāti gan reģionālajos, gan centrālajos laikrakstos. Ērtībai iespējams veidot savu lapas izkārtojumu, pārbīdot ziņu blokus tieši sev uzskatāmā veidā. Kartē varat pārskatīt un uzzināt, par ko raksta katra reģiona avīze. News.lv ir lielisks veids arī kā pašvaldībām informēt ar savām novada ziņām, pievienojot notikumus, pasākumus. Līdz ar to arī šie apmeklētāji var zināt, kas notiek jebkurā Latvijas novadā. News.lv izmanto bibliotēku apmeklētāji, studenti, sabiedrisko attiecību pārstāvi, kā arī uzņēmumi. Un News.lv portāls lietas, vietas, viņas ir veidots tā, lai zinātkāri un aktīvi cilvēki varētu atrast visu, kas viņus interesē. News.lv var lasīt tik viens interesants, jo autorizēties var gan ar Lursoft, Draugiem.lv, Twitter.com un Facebook.com parolēm, gan iespējams reģistrēties kā News.lv lietotājam. News.lv lietas, kas mūs interesē, vietas, kur mēs vēlētos nokļūt, viņas, cilvēki, kas mūs iedvesmo.